Tukuma kultūras namā viens aiz otru ierodas festivāla dalībnieki, cilvēki ar īpašām vajadzībām, kurus visus vieno dziedāt un dejot prieks. Kopā sanākšana īsi pirms mātes dienas jau kļūst par tradīciju. Šogad savas korekcijas gan ieviesis Vērsais pavasaris, lielā sadziedāšanās un satancošanās pirmoreiz notiek uz īstas skatuves, tāpēc daži kolektīvi vispirms deju soli iemēģina zālē, tā tomēr drošāk. Un tad jau arī lielais brīdis ir klāt. Vēl tikai jāpasaka liels un sirsnīgs paldies novada domas pārstāvjiem, kur neraugoties uz sarūkošo budžetu, vienmēr atbalstījuši nevalstisko organizāciju aktivitātes. Mūsu vēlmes, projekta rakstītāja vēlmes ir uzklausīts, un pats galvenais, ka mūsu Tukuma novada arī domas priekšsēdētājs un, protams, viss pārējie ir sapratuši, ka šie cilvēki ir tieši tādi, kā mēs visa sabiedrība, un ka šiem cilvēkiem šis atbalsts ir pat ļoti, ļoti vajadzīgs. Festivālā Solis ceļā pie mums 17 dažādos priekšnesumos gadu laikā apgūto rādīja 136 cilvēki ar īpašām vajadzībām. Pirmoreiz šogad viesos ieradušies melodeklamētāji no kultūras nama Rītausma, viņu vidū arī Biruta. Pirms daudziem gadiem viena sieviete dziedāja uz skatuves. Viņa vēroja tās dziesmas, un viņai šausmīgi patika viņas. Un tāpēc domāju, varbūt, ka es arī varu pamēģināt. Un es izmēģināju, un man sanāca. Un jau apmēram kaut kādi 2 gadi nodarbojos ar melodeklamāciju. Nav tik grūti, vienīgi man liekas, ka dziesmu zīmēs var izdziedāt daudz emocionālāk, daudz izjustāk, nekā, kad tu dziedi ar balsi. Jo šie cilvēki, ja mēs dziedam ar balsi un savas emocijas parādām, tad tieši šie cilvēki ar visu ķermeni, ar visu mīmiku, ar visām rokām, viņi parāda to, ko viņi grib parādīt. Kultūras festivālā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dalībnieku skaitam ir tendence pieaugt, un šogad tajā piedalījās jau 12 kolektīvi. Par iemīļot tikšanās vietu tas kļuvis tāpēc, ka šeit viss notiek pa īstam un no sirds.